Un tad pēkšņi Kristofers Robins, kas zodu plaukstā atspiedis sēdēja un skatījās plašajā pasaulē, ierunājās. Pūk? Jā? Pūks atsaucās. Redzi, kad es būšu, kad pūk... Jā, Kristofer Robin. Es vairs nevarēšu darīt neko. Nekad? Nepavisam? Ļoti reti. Man nebūs laika. Pūks gaidīja, ko Kristofers Robins sacīs tālāk, bet viņš klusēja. Jā, Kristofer Robin. Pūks skubināja. Pūk, kad es būšu... kad es nevarēšu darīt neko. Tu reizēm atnāksi šurp? Viens pats. Jā, Pūk. Un tu arī nāksi? Jā, Pūk, noteikti. To es tev apsolu, Pūk. Tas ir labi, teica Pūks. Pūk, apsoli to arī, ka tu man nekad neaizmirsīsi. Nekad. Pat ja man jau būs 100 gadu. Pūks brīdi padomāja. Un cik tad man būs gadu? 99. Pūks pamāja ar galvu. Es apsolu, viņš teica. Vēl ar vienu skatīdamies plašajā pasaulē, Kristofers Robins pastiep roku, saņēma Pūku ķepu. Pūk, Kristofers Robins nopietni sacīja, ja es nebūšu gluži, viņš apklusa un tad sāka vēlreiz. Pūk, lai kas arī notiktu, tu taču sapratīsi, vai ne? Ko es sapratīšu? Ak, neko. Viņš iesmējās un uzlēca kājās. Ejam! Kur? Jautāja Pūks. Pasaulē, teica Kristofers Robins. Roku rokā viņa aizgāja. Bet, lai kurp viņi ietu, lai kas ar viņiem ceļā notiktu, pašā meža vidū, aburtā vietā, kāds mazs zēns vienmēr rotaļāsies ar savu lāci.